Dāmas un kungi, esiet sveicināti Liepājas Universitātes dabas un inženierzinātņu fakultātes izlaiduma svinīgajā ceremonijā. Sagaidām zālē Liepājas Universitātes vadību studiju programmu direktors un absolventus. Rektora vietas izpildītāji Māra Zelča, zinātnes prorektori asociētā profesore Ieva Ozola, dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāna asociētā profesore Anita Jansone. Bakalaura studiju programmu datorzinātnes absolventi un studiju programmas direktors Dzinters Tomsons. Bakalaura studiju programma informācija tehnoloģijas absolventi. Bakalaura studiju programmas matemātika absolventi un studiju programmas direktore Dace Krūma. Bakalaura studiju programmas vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija absolventus. Izlaidumas svinīgo ceremoniju vada Helvijs Pičīs. Dāmas un kungi, Latvijas valsts himna. Vārds rektora vietas izpildītājai Mārai Zeltiņai. Cienījamās absolventas, godājumie absolventi, viesi, kolēģi, es sveicu jūs Liepājas Universitātes izlaidumā, dabas un inženierzinātņu fakultātes izlaidumā. Šīs dienas absolventi darbosies jomās, kuras mēs saucam par eksaktām, par tehnoloģiju jomām,
Un šī fakultāte ir rūpējusies par to, lai sagatavotu ceļa maizi gan informācijas tehnoloģiju programmas absolventiem. Tas ir pirmais izlaidums šajā profesionālā bakalaura studiju programmā gan matemātiķiem, gan arī datorzinātņu grāda ieguvējiem, gan arī vides speciālistiem. Programmā, kurā ir 2 virzieni, diezgan atšķirīgi, bet tomēr ar kopēju nosaukumu vides joma, vides pārvaldnieki un vides inženieri. Šie absolventi ir sistēmiski domājoši, jo gan vide ir sistēma, gan matemātika, gan tehnoloģijas ir sistēma ar pavisam noteiktiem nosacījumiem. Bet, kā ir teicis profesors Jānis Mences seniors, tad matemātika ir ļoti harmoniska sistēma. Un tad es gribu vēlēt absolventiem izbaudīt gan šo harmonisko sistēmu, prast savā karjerā saskatīt būtisko un šo harmoniju veidot arī savstarpējās cilvēciskajās attiecībās. Un būt tolerantiem gan ar saviem darba devējiem, vai ja būsiet darba ņēmēji, tad kā darba ņēmējiem. Un paldies Dabas un inženierzinātņu fakultātes vadībai, studiju programmu direktoriem, virzienu vadītājiem, kas nemitīgi rūpējas par šo programmu pilnveidi, par to, lai tā ceļa maize, kuru saņem absolventi, būtu pilnīga un lai tās prasmes un zināšanas būtu atbilstošas mūsdienu prasībām. Paldies atbalstītājiem, viesiem, ka esat atbalstījuši absolventus ceļā uz diplomu, bet tas nav tikai diploms, kurš tiks pēc neilga brīža izsniegts. Tā ir arī dažāda veida pieredze, jauni draugi un jaunas atziņas. Paldies, ka šodien esat kopā ar mums šajā svinīgajā pasākumā. Un izmantojot situāciju, mazliet privāti īpašnieciski sveicu arī savas vides programmas studentus par ļoti līdzsvarotu izvēli, jo 7 absolventi būs vides inženierijas jomā un 7 vides pārvaldības jomā. Paldies! Dāmas un kungi, Liepājas universitātes himna. Šajā pilsētā
aicinu Dabaskultūra inženierzinātņu fakultātes dekāni, asociēto profesori Anitu Jansonu sveikt absolventus fakultātes studiju programmu direktoru mācību spēku vārdā. Labdien, cienījamie absolventi, mīļie viesi! Izlaidums ir viens no dzīves atskaites punktiem, apliecinājums par labi padarītu darbu. Ir iegūts pirmais augstākās izglītības diploms, bakalaura diploms. Vairākus gadus jūs bijāt studenti, bet ar šodien jaunie speciālisti, kā arī cerams topošie kolēģi. Esam iegūši jaunus matemātiķus, datorzinātņu speciālistus, programmēšanas inženierus, vides pārvaldības speciālistus un vides inženierus. Īpaši vēlos šodien sveikt pirmo studiju programmas informācijas tehnoloģijas absolventus ar programmēšanas inženieru kvalifikācijas iegūšanu. Jūs bijāt ļoti jauka grupa, aktīvi iesaistījāties fakultātes rīkotajos pasākumos, un jūs bijāt arī tie pirmie studenti, kas palīdzēja mums kā fakultātei uzsākt nodarbības robotikā, kas šobrīd jau realizējās kā dažādi konkursi un olimpiādes. Paldies jums! Paldies Māri, Emīlu, Kārli, kad atbalstījāt un bijāt aktīvi šajā jaunizveidotajā aktivitātē. Kā arī liels paldies Raivim, kas pārstāvēja fakultātes domē un citās universitātes padomēs, un aktīvi darbojās studiju padomē, kā arī ir Exigence Service stipendijāts. Un aktīvi darbojās un parādīt, ka arī IT speciālisti ir aktīvi cilvēki, ka ne tikai sēž nostūrītiem programmām, bet aktīvi darbojas sabiedriskajā dzīvē. Šogad dabas zinātņu bakalaura grādu iegūst arī viens ārvalstu students no Bangladešas, bet diemžēl viņš šodien nav klāt. Un lielu paldies, es gribu teikt, vides programmas studentiem, kuri rūpējās par to, lai Liepājas universitātes priekšā klijotu zaļais karogs, kā arī viņa veiktie praktiskie pētījumi veicinās mūs visus kļūt vēl zaļākiem. Paldies jums! Matemātikas un datorzinātņu bakalauri, jums ir tas gods būt noslēdzošajiem absolventiem šajās akadēmiskajās programmās, un jums ir, un izmantojiet jums sniegtās daudzās plašās iespējas izglītoties augstāku līmeņu studiju programmās. Mēs vēlamies jūs visus atkal redzēt, un tāpēc turpiniet studēt maģistratūrā un kopīgi realizēsim daudz jaunas idejas un daudz jaunus projektus. Šobrīd jums ceļu somā ir tā sauktais starta komplekts, kas ir jāturpina papildināt ar jaunām zināšanām un prasmēm, kas mūsu izvēlētajās specialitātēs strauji attīstās un mainās. Un tas ir labi, jo rutīna mums nedraud, nekādā gadījumā. Novēlu, lai jūsu turpmākais dzīves ceļš ir jaunām idejām un iespējām bagāts un iegūtās zināšanas un pieredze ir stabils pamats nākotnes izaugsmei. Un vēl vēlu jums ar drosmi skatīties uz priekšu, ar pateicību atpakaļ, ar mīlestību sev apkārt un ar ticību uz augšu. Lai mums viss izdodas. Paldies! Dārgie absolventi, vārds jums! Aicinu savus vēlējumus teikt bakalaura studiju programmas datorzinātnes absolventus. Labdien, viesi un pasniedzēji! Mums ir tas gods šodien beidzot absolvēties. Un, kādā ziņā es gribētu pateikt tādus vārdus, ka ir tāds viens pašs cilvēks, kuram vārds uzvārds ir Steve Jobs, un viņš reiz tādu lietu teica, ka vienīgais veids, kā sasniegt, kā pacelt milzīgas lietas, ir vienkārši mīlēt to, ko tu dari. Un parasti runājot par datorzinātnēm un matemātiku, kā eksaktajām zinātnēm, ļoti reti cilvēki vispār min tādu lietu kā mīlestību. Piemēram, vai jūs esat kādreiz dzirdējuši tādu frāzi, ka es esmu iemīlējies kodu rindiņā numuru 3754.
vai arī šī matemātikas formula man uzdzen tauriņas vēderā. Nu, redz. Bet šodien mums ir 2 mīlestības apliecinājumi. Pirmais mīlestības apliecinājums, protams, ir mūsu ģimenēm un sevišķi mamām, kas piespieda ēst vakariņas tajā brīdī, kad vajadzēja pēdējos simbols ievadīt bakalaura darbā, vai arī izlabot pēdējos bagus. Jā, tas tikai 15 minūtes aizjums kā tad. Jā, un arī gribēju pateikt paldies opapiem, tētiem, omām, tantēm, brāļiem, māsām, arī varbūt pat sievām un bērniem. Jā, paldies arī par to. Un arī gribētu aicināt arī pārējos absolventus pievienoties lielos aplausos visiem mūsu tuvākajiem. Un, jā, lai arī man ir tikai viens bakalaurs, bet man jau ir veicami 3 bērni, un es tā kā zinu, ko nozīmē ģimenes atbalsts. Tā kā paldies vēl vienreiz. Un otrs paldies, protams, ir mūsu fakultātēm, mūsu pasniedzējiem, mūsu metodiķiem, apkopējiem, visiem, kas iesaistījās mūsu izglītošanā. Un to, ka viņi parādīja arī to, ka viņi mīl to, ko viņi dara. Protams, katrs savā veidā, bet viņi kādā ziņā mums parādīja, kā būt īsteniem datorzinātņu, matemātiku fanātiem un frīkiem. Paldies! Mēs esam izvēlējušies uzdāvināt tādu kā termosiņu, kas noderēs gan pasākumos, gan varbūt arī vēsākos vakaros, kur ir silta tēja vienkārši kompānijā parunāt par mīlestību un datorzinātni. Paldies! Aicinu savus vēlējumus teikt bakalaura studiju programmas informācijas tehnoloģija absolventus. Tā, sveiciens visiem! Milzīgs paldies, ka šodien ieradāties. Šī diena mums visiem ir ļoti īpaša. Tā ir 4 gadu smaga studija, dažādi pārbaudījumi, izaicinājumi, negulēt nakšu un pēdējā brīdī pildīt darbu kulmināciju. Šis ceļš nebija viegls, bet ar neatlaidību, radošumu un gribspēku mēs to veicām. Un jau šodien esam jums priekšā, lai oficiāli kļūtu par savas nozares profesionāļiem. IT nozare ir viena no strādājot augošajām un augstāk atalgotajām nozarēm. Mums visiem priekšā stāv spilgta un bagātīga nākotne. Privātas lidmašīnas, ātras sporta auto, supermodelis un liels privātmājas uz salas karīdorā. Metot joks pie malas, lai šeit nonāk nepietikt vien ar lielu neatlaidību, gribspēku un inteliģenci. Šeit mums palīdzēja nonākt mūsu superīgie pasniedzēji. Paldies Intai Znotiņai par allaži jautriem lekcijām un par to, ka vienmēr ziemā ieslēdz sildītāji, sasildot bieži vien augstās divu telpas. Paldies Anitai Jansonai, ka iemācīja mums kārtīgi sarakstīt select, insert, delete, update vaicājumus un par to, ka vienmēr mums piekodnē kārtīgi veikt testēšanu un sastādīt programmatūras dokumentāciju. Un paldies programmas direktoram Zintaram Tomsonam par šīs lieliskās studiju programmas vadīšanu un stingrām, bet nenoliedzami noderīgajām lekcijām. Tikpat liels paldies Guntaram, Puģim, Laimonim, Klaudijai, Patrikam, Inesai, Ivetai, Aijai, Viktoram un visiem pārējiem. Milzīgs jums paldies, ka bijāt ar mums kopā un palīdzēt mums mācīties, augt un pilnveidoties. Lielu paldies arī jāsaka Google meklētājiem, Wikipēdijai un formam Stack Overflow. Jūs pat nevarat iedomāties, cik daudz mājasdarbu projektu un programmu esam sarakstījuši, pateicoties šiem te rīkiem. Ja tu strādā IT nozarē un neizmanto kādu no šiem rīkiem, tad tev visticamāk jāapsver kādu citu karjeru. Protams, milzīgs paldies mūsu mīļajiem un tuvajiem par mīlestību, atbalstu un motivāciju. Paldies māmām un tētiem, brāļiem un māsām, vecmāmiņām, vectētiņiem, draugiem un draudzenēm. Un visbeidzot, jā, es tūlīt beigšu runāt. Pirms mēs steidzam apsveikt mūsu foršos pasniedzējus, mums ir arī neliela dāvana universitātei. Nu, labi, viņas nav tādas nelielas, vien tāda lielāka un nedaudz mazāk. Ņemot vērā to, ka mūsu fakultātes gaitiņi tādi vienkrāsaini un monotoni, mēs izdomājam, ka tos darētu kaut kā atzīmēt un ieviest tajā nedaudz krāsas un pozitīvismu.
Aicināsim Dzintaru Tomsonu un Anitu Jansonu saņemt dāvanas. Paldies! Aicinu savus vēlējumus steigt bakalaura studiju programmas, vides un atjaunojumu energoresursu pārvaldība un inženierija absolventus. Labdien, godātie pasniedzēji, dārgie kursbiedri un cienījamie viesi! Pirmkārt, vēlamies pateikt visiem paldies, kuri ir atraduši laiku un šodien ieradušies uz mūsu kursu kopīgo svinīgo ceremoniju. Pirmos pateicības vārdus mēs vēlamies teikt mūsu tuviniekiem, vecākiem, radiem un draugiem, kuri palīdzēja un atbalstīja visā šo 4 gadu ilgajā studiju procesā un grūtos brīžos mudināja nekvadoties, bet virzīties savu mērķu sasniegšanā. Paldies universitātei par iespēju apgūt Liepājā vides programmu un novēlam universitātei neapstāties savā attīstībā, saglabāt tradīcijas un vienlaicīgi mainīties līdz laikam, kļūstot par vēl cienījamāku un pieprasītāku mācību iestādi ne tikai Latvijas studentu aprindās. Protams, neizsakāms paldies arī pasniedzēju pulkam par ieguldīto darbu, sniegtajām zināšanām un interesanto mācību procesu, kas padarīja šo studiju vidi nenogurdinošu un vēl dinamiskāku. Īpaši paldies arī programmas direktorai Mārai Zeltiņai, kura mūs mērķiecīgi ir virzījusi, lai mēs visi līdz šai dienai arī nonāktu. Un tāpēc, dārgie kursbiedri, šodien mēs katrs sev varam sacīt šādus vārdus. Mēs to izdarījām un aplaudēsim paši sev un mūsu pasniedzējiem, jo esam to pelnījuši. Un tā kā mēs esam vides programmas studenti un absolventi, tad arī skolai mēs dāvinām tādu kā gaismas ceļu, kas laika dienas mirgo, tātad universitātes gaitiņos. Un nobeigumā paldies vēlreiz visiem, kas šodien ir atnākuši, un lai katram no mums šī ir ļoti īpaša un notikumiem bagāta diena. Paldies! Paldies absolventiem! Mūzikāls sveiciens dzied Klinta Ivika Erdmane.
Bet, absolventi, dāmas un kungi, ir pienācis ilgi gaidītais brīdis – diplomu izsniegšana dabas un inženieru zinātņu fakultātes absolventiem. Absolventi tiks izsaukti ar viens, draugi un radi un absolventu mīļie. Ziedus jūs varēsiet pasniegt uzreiz pēc diplomu izsniegšanas. Vārds Liepājas Universitātes dabas un inženieru zinātņu fakultātes dekānei asociētai profesorei Anitei Jansonei, rektora rīkojumu par eksmatrikulāciju nolasīšanai bakalaura studiju programmām, datorzinātniska informācijas tehnoloģija, matemātika un vides atjaunojumā energoresursu pārvaldību un inženieriju. Aicinu izsniegt diplomus par grāda izsniegšanu rektora vietas izpildītājai Mārai Zeltiņai un dabas un inženieru zinātņu fakultātes dekānei asociētai profesorei Anitei Jansonei. Jā, tas brīdis ir klāt, kāpēc mēs šeit esam sanākuši. Tātad Liepājas Universitātes rīkojums par eksmatrikulāciju. Eksmatrikulēt bakalaura studiju programmas datorzinātnes studentus, kā dabas zinātņu bakalaura grāda datorzinātnēs ieguvuši. Seko 3 uzvārdi, un šīs pašas programmas absolvents angļu valodā seko 1 uzvārds. Tātad aicinu pēc diploma Robertu Roškalnu. Katram absolventam tiek dots līdz studentu zinātnisko rakstu krājums, kur starp citu pusi no autoriem ir mūsu fakultātes studenti. Aicinu diplomu saņēma Kristīni Zemture. Lūdzu. Liepājas Universitātes rīkojums eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas informācijas tehnoloģija studentus kā programmēšanas inženieri, profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu informācijas tehnoloģijās ieguvuši. Kā redzat, nosaukums ir garš un studēt 4 gadus bija to vērts, vai ne?
un seko 9 studenti. Aicinu Emīlu Bemberi paņemt diplomu. Aicinu diplomu saņemt Kārli Bulmani. Aicinu diplomu saņemt Mārci Būmeistaru.
atziņu diplomu saņem Māri Gulbi. Vēlos pateikt paldies Aijai par aktīvo iesaistīšanos fakultātes dzīvē un aicinu tevi saņemt diplomu. Vēlos pateikt paldies Jānim par to, ka viņš uzņēmās tādu kā šefību, kad jūs visi bijāt Vācijā. Paldies, tev, Jāni, un nāc saņem lūdzu diplomu.
pateikt lielu paldies Raidim Ragovskim, un viņam ir atzinības raksts par aktīvu darbību studentu padomē. Lūdzu, Raidim, nāc saņem savu diplomu. Aicinu diplomu saņemt Olgu Tikamirovu. Liepājas Universitātes rīkojums. Eksmatrikulēt bakalaura studiju programmas matemātika studentus, kā dabas zinātņu bakalaura grādu matemātikā ieguvuši seko 2 studenti un aicinu Zani Pācieti saņemt diplomu.
universitātes rīkojums par eksmatrikulētu profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas vīdes un atjaunojamā energoresursu pārvaldība un inženierijas studentus, kā vides pārvaldības speciālistu, profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu vides zinībās un vides inženiera profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu vides zinībās ieguvuši sekot 14 studenti. Un aicinu Laivu Dreimani pēc diploma. Aicinu diplomu saņemt Tomu Girvaiti. Aicinu diplomu saņemt Jekaterinu Končarovu. Aicinu diplomu saņemt Intu Krotfridsoni.
Aicinu diplomu saņemt Aneti Gutmani. Aicinu diplomu saņemt Signiju Glasmani. Aicinu diplomu saņemt Sintiju Praškalēviču. Vicinženieriem mēs paši visu varam, ne?
Aicinu diplomu saņemt Aneti Sivačovu. Aicinu diplomu saņemt Māri Šmitu. Aicinu diplomu saņemt Andri Uščinu. Aicinu diplomu saņemt Zaigu Uzaru. Aicinu diplomu saņemt Lindu Verbeli.
jūsu speciālisti ar diplomiem. Un paldies, ka bijāt kopā ar mums šos gadus. Un es ceru jūs atkal redzēt pēc pāris nedēļām, parakstot līgumus par studijām maģistratūrā, vai ne? Uz redzēšanu! Suminām absolventus ar muzikālu sveicienu. Dzied Linda Irika Erkmane. Šī būs mēlē par īstu studentu dzīvi. Esmu nabadzīgs, bet laimīgs un par vēl visādiem dažādiem parametriem. Tā kā varam pirms paticēšanas, bet ar to mēs arī veicam mūsu sveicienu. I'm wrong, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. Yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm safe, but I'm overwhelmed. I'm close, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that everything's gonna be fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five. I feel drunk, but I'm sober. I'm young and I'm underpaid. I'm tired, but I'm working, yeah. I ain't here, but I'm restless. I'm here, but I'm really gone. I'm wrong and I'm sorry, baby. And what it all comes down to is that everything's gonna be quite alright. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is flicking a cigarette. And what it all comes down to is that I haven't got it all figured out just yet. But I've got one hand in my pocket and the other one is giving the peace sign. I'm free, but I'm focused. I'm green, but I'm wise. I'm hard, but I'm friendly, baby. I'm sad, but I'm laughing. I'm brave, but I'm chicken shit. I'm sick, but I'm pretty, baby. And what it all boils down to is that no one's really got it figured out just yet. Well, I've got one hand in my pocket and the other one is playing a piano. And what it all comes down to, my friends, yes, is that everything's just fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is hailing a taxi cab. Paldies, sveicamies! Paldies Lindai par muzikālo sveicienu, bet, dārgie absolventi, tagad, kad Liepājas universitātes diploms ir jūsu rokās, pienācis brīdis simboliski fiksēt pārēju no studenta statusa absolventa statusā. Aicinu visus kopā pārlikt absolventa cepurītes pušķi no kreisās uz labo pusi. Tas sauc 3, 4 un metīsim tās gaisā. Tātad, gatavi? 3, 4. Ar šo simbolisko mirkli svinīgā ceremonija ir noslēgusies. Lai jums visiem skaista un sirsnības pilna šī diena, aicinu rektora vietas izpildītāju, dekānus un studiju programmu direktorus izvest absolventus no zāles un doties ārā uz lietu kāpnēm, lai kopīgi nofotografētos.